Laiku pa laikam arī starp ierastiem automobīļiem parādās diezgan eksotiski spēkrati. Varētu pat teikt, ka ļoti stilīgi automobīļi. Viens no tādiem ir jaunais Volkswagen Scirocco, kurš tikko ir parādījies Latvijā, un tas ekskluzīvi tiks prezentēts nevis kādā viesnīcā vai varbūt sporta klubā vai vēl kaut kur citur, bet gan Latvijas čempionāta autorallijā. Rallija Latvija pirmajā ātrumposma Jūrmalā kļuva par īstu atzīmēšanās vietu jaunajam Volkswagen kulta auto. Autosportisti Karlīna Štāla un Raimonds Strokšs pa šaurajiem asfalta celiņiem izvizināja Latvijas slavenības. Dažām Dops Scirocco blokus sēdētāja sēdeklī bija gluži vai šoks. Par mājām visu laiku. Divos vārdos tomēr. Es laikam nebraucu. Jā? Ar divu? Kāpēc bija nē? Man likās, ka mēs laiku braucam mājā iekšā. Volkswagen Scirocco patiešām spēja parādīt vēlnu. Automašīna ir garāka, platāka un zemāka par Golf, uz kā bāzes būvēta. Lai gan motoru tilpuma atšķiras, visām Scirocco versijām ir piespiedu gaisa ieplūde ar dažādu tipu kompresoriem. Automašīna jauda ir 160 vai visi 200 zirgspēki. Vēlāk parādīsies arī 122 zirgspēku versija. Jā, kādu laiku nebija brauc ar priekšpiedziņu, drusku aizmirsies, bet par šo auto runājot, kas man patīk, viņai ļoti plašs diapazons, ar viņu var pilnīgi mierīgi braukt kā pilnīgi normāla ielas mašīna, pat saslēdzot ar piekara komfortu un vajag nemaz nejusties kā kaut kādā sportiskā mašīnā. Un otrs variants, ka tu uzslēdz to pašu amortizators uz sporta pogu un uzslēdz ātrumu kārbu sporta režīmu un tu iegūsti pilnīgi kaut ko radikāli citu. Volkswagen Scirocco bija pirmais kompaktklases modelis, kurā parādījās jaunie adaptīvi amortizatori TCC. Lai gan šķiet, ka tā ir tikai podziņa panelī, profesionāļi ir citās domās. Man patīk, es nezinu gan cik tās varētu maksāt, ka tu pērc tādu mašīnu, bet braucot pa ielas tiešām, es laiku domāju, tā poga tāda simboliska, bet tiešām jūt atšķirību. Un tu spēj tās pogas un tā mašīna izmainās. Un aizbraucot uz kaut kādu trasīti, uzspiežot to sporta režīmu, ir patīkami. Es domāju, ka noteikti, ja tāda mašīna iegādājās šādā komplektācijā ar jaudīgo motoru un DSG kārbu, pilnīgi noteikti es pielikt arī to piekarsto plusus klāt, noteikti. Pat nezinot, kas lācītim vēderā, Scirocco izlēc ar tipisku sporta auto dizainu – zems jumts, plati sāni un aizmugure. Aizmugurē ir tikai 2 sēdekļi, taču to šoreiz arī nebija uzdevums notestēt. Mašīna pacieta, bet ātra. Jūtu bedres, bet tas, man liekas, ka sportiskā mašīnā visām tā ir. Katrā ziņā Karlīna brauc vienkārši sieviete dieviete. Abrīnojami brauc, ļoti labi brauc, un ja līdz šim es domāju, ka es braucu diezgan labi, tad es vēl nebraucu diezgan labi. Volkswagen Scirocco izskatu būtiski ietekmē krāsu izvēle. Skaidrs, ka tai jābūt spilgtai vai vismaz gaišai, taču kādai tieši tas, lai paliek nākamo pircēju ziņā. To, ka tautas kupē izskatās labi kā balta tā tumša zila, mēs tagad jau zinām. Man patīk tās acis jau viena un tāds nikns. Tāpat visu priekšmašīnai, jo sniknis skatiens tā kā patīk noteikti. Autoziņa eksperti jau laikus pabija Volkswagen Scirocco testos, taču viena lieta ir skaistas dienvidzemes, bet otra – mūsu pašu sadauzītais asfalts. Iespēja ir ļoti labi. Es īstenībā biju patīkami pārsteigts par to, ka šo automobīlu var pilnvērtīgi braukt šādos te apstākļos, un man šķiet, tas potenciāls parādījās. Te viņš tika aiznes līdz savu iespēju galam, vai gandrīz, jo tomēr šī ir pilsētas trasa, un šīs nav sacīgas, bet jā, es esmu patīkami pārsteigts par to, ka automobīlu var braukt pilnvērtīgi, teiksim, šādos apstākļos, un nav tās sajūtas, ka arī viss tūlīt pabeigsies. Pašiem uzlabot 3. ātrumposma laiku mums gan neļāva, bet iejusties klusējošu stūrmeņu lomā gan. Oi! Es tomēr uzskatu, ka meitenes ir ļoti labs braucis tādā mašīnā kā Volkswagen Scirocco. Mēs esam gatavi, Karlīna, mēs varam braukt. Čau! Tik šaurās staciņās, kur 90 grādu līkuma mijas ar taisnēm, pat blakus sēdētāja vietā var just, ka Scirocco ir vieglāks par Golf. Tie gan ir tikai 50 kg, taču lielāks riteņu attālums un platākas 235 mm riepas formē pavisam jaunu automobīļu tēlu. Paldies! Tas bija forši, jā. Īstenībā ļoti labs automobīls, šim, piemēram, nav regulējumā piekara, bet turās tāpatās. Vienīgais, ka brēmas nav domāts sporta režīmam. Tas nekas, Karlīna tiks galā. Uzskatu, ka auto ir ļoti labs izdevies, tīpaši tāpēc, ka viņam ir tikai 1.4 motors, turbo, 160 zirgspēki un rāviens tiešām ir ļoti labs un
laba mašīna tiem cilvēkiem, kas grib nedaudz izjust tās sportiskās izjūtas arī uz ceļa. Tātad Scirocco ir gandrīz viss – stils, ātrums un jauda. Vai tiešām vajadzīgs vēl kaut kas? Lai velk tie aizmugurējie riteņi uz priekšu arī. Jauno sporta automobīli Volkswagen Scirocco varat izmēģināt pie Volkswagen dīleriem visā Latvijā.